Ļoti cieši sākumā komandas sēs, bet pie labu metienu tiek Oskars Virsas, kurš arī realizē pirmo metienu ar sodu. 15 cilvēki arī BF komandai ir atbraukuši, bet valmierieši netaisās padoties šajā duelī. Tomēr Valēki pirmais, labu piespēli izdara Veslam, bet viņš tur tiek nobloķēts pretstī metienam. Tad Rēmons Gabrāns pavisam viegli tiek līdz grozam, netrap, bet atlecošā bumba ir Ārturam Valēkis skolas laikos, gan arī Valmieram. Gabrāns apzog Sandu Valteru, dodās uz grozu, bet tur viņu šoreiz nobloķē Parhauskas. BF sev atkal sēdz cilvēka aizsardzību tikai uz vienu uzbrukumu. Izmēģinās zonas aizsardzību. Tur pašā pēdējā uzbrukuma sekundē Virs vispār basketbolā trenējās, ja lielākā daļa spēlētāju. Vismaz 10, bet tikmēr Jānis Bērziņš neskatoties uz aizsargu. Tur viennozīmīgi dominē aizsardzību. Un uzbrukumā nevienai komandai neizdodas nekas, bet izdodās Ārturam. Un atkal vēlreiz līdzīgā stilā iespēlē zem groza Valēka, bet tur Gātis Jahovičs. Kaufmanim 5 sekundes vairāk tikai uzbrukumā. Būs jāuzbruk. Kaufmans pamanās izpraukties ar diviem VF aizsargiem. Maz rezultatīvs uzbrukums. Tikmēr neprecīzs Jāņa Kaufmaņa metiens. Jūs labi izmēni piespēlē Kasparam Bērziņam, kurš ir precīzs. Gātis Jahovičs. Labi piespēle groza apakšā Parhauskim. Parhauskis to arī izmanto. Nesagaidot bloku, Bērtāns pats dodās uzbrukumā. Iespēlē Bērziņam, kurš ar pagriezienu līdz ar 3. ceturdaļas sirēnu ir precīzi. Vairāk caur gariem spēlētājiem. Tur uz grozu dodās Jānis Graudiņš ar kreiso roku met, lai izvairītos no bloku. Bet Kaspar piespēle Sandis Valters. Viegls punkts no groza apakšas. Bet vēl vienreiz lielisks piespēles groza apakšu izpilda Valēka. Un vēlreiz šī pati kombinācija Valmieras komandai. Šodien bija svarīgi, lai nospēlē kā komanda, lai būtu komandas gars, gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, lai būtu savstarpēji uzticēšanās un palīdzēšana. Tas arī nospēlēja ļoti labi mums par labu. Jau 2 dienas skatījāmies, ko viņi dara. Bijām labi izpētījuši viņas darbības, zinājām. Pārstāv jau visi tie spēlētāji viņiem ir zināmi. Latviešu spēlētāji, ko viņi dara, par spēlētājiem īpaši nevajadzēja, bet tieši tās sadarbības, kur viņi skrien, kā. Šodien viņi izskatījās vairāk gribēja individuāli spēlēt, un tas viņus varbūt arī iegāja. Likās, ka būs grūtāk, sanāca, ka ļoti labi palīdzējām viens otram, mazie palīdzēja gariem, un izskatījās, ka viņi nevarēja īpaši iespēlēties. Bērziņš vairāk ganījās par āru. Un Parhauskim tā spēle šodien īpaši negāja. Principā visu, ko mēs gribējām mainīt, vai visu, ko mēs darījām savādāk, mums praktiski nekas nesanāca. Valmierieši ļoti labi sēdz un izstājās, ka viņi zināja visu, ko mēs darīsim. Nezinu, mums kaut kāds melnā strīpa iestājusies, nevaram vinnēt nevienu vispār un neko. Valmiera man liekas labi spēlē un apsveic viņus ar uzvaru.